Sveiki visiem! Es izstāstīšu 2024. gada vidusskolas matemātikas eksāmena optimālajā līmenī risinājumus. Un es stāstīšu pirmo daļu. Pirmā daļa sastāv no 5 apakštēmām. Pirmā apakštēma ir algebra. 1. līdz 8. uzdevums. Sāku ar pirmo uzdevumu. 1.1 punkts. Tad jāsaskaita šitas 1 plus kaut kāda daļa. Ja vispār neko nezinu, ko darīt, un ir dot atbilžu variantu, tad dumjais variants, tā kā var izmantot kalkulatoru, x vietā liekam pilnīgi jebko iekšā, un tad izrēķinām, ar ko šitas būtu vienāds. Un pēc tam tad attiecīgi arī ar kalkulatoru izrēķina katru no tiem variantiem, tur, kur sakrīt, ir vienāds, tad tas arī būs tas īstais. Tas kādu minūtu varētu prasīt to izdarīt ar kalkulatoru. Bet, ja mēs tomēr gribam normāli rēķināt, tad, ja mums ir kaut kur jāsaskaita un ir kaut kāda daļas universāla metode, vienādojam saucēju. Šajā gadījumā vieninieku var uztvert kā vienu pirmo, un kopsaucējs būs x. Augšu apakšu reizinām ar x. Un tad sanāk x xās plus 1 pret x. Un tad, kad tas ir izdarīts saucēju vienā, tad mēs varam tagad saskaitīt skaitītājus. Visu likt uz vienas daļas. Apakšā nekas nemainās, mums ir x, un augšā saskaitām to, kas tur ir, vai atņemam. Tas sanāk šis variants. Otrs variants, otrs apakšu uzdevums, jāsaskaita 2 logaritmi, atkal dumjais variants, atkal varētu ņemt kalkulatoru, bet problēma, ka bāze 5 to kalkulatorā īsti tā patiešo nevar izrēķināt. Var izrēķināt pie bāzes 10 vai zinātniskajos kalkulatoros pie bāzes 10 var izrēķināt logaritmus vai arī pie bāzes, pie konstantas. Tad, ja galīgi nezinu, ko darīt, tad var doties uz formulu lapu. Tas ir legāls špikarīts, un tad meklēt, ko varētu izmantot. Kur mums ir. Šeit te ir vienādas bāzes. Mūsu gadījumā bāze A vietā mums ir piecinieks, bāze 5, x vietā ir 12, y vietā ir 2. Un tad šitā formula jāizmanto no labās uz kreiso pusi. Tas nozīmē, bāze paliek, uz 5 paliek un jāsareizina tie x ar y. Un tad šeit sareizinot 12 ar 2, bāze nemainās, mums ir šis variants. D variants. Trešais apakšu uzdevums. Jāsaskaita šitādas divus lielumus jāsaskaita. Dumjais variants, liekam x vietā, nezinu, pilnīgi jebko, kaut ko x vietā var 2 ielikt, 3, nezinu. Un tad skatās, ar ko tā summa ir vienāda, un tad pēc tam izrēķina kalkulatoru attiecīgi ABCD variantu, un ja tikai viens no tiem der, tas jau arī būs tas īstais, jo summai jāizpildās jebkuram x-am. Tas nozīmē arī jebkuram konkrētam x-am. Bet, ja mēs gribam tomēr normāli rēķināt, tad, ja nezinu, ko darīt, var atkal doties uz formulu lapu. Formulu lapā mēs skatāmies saskaitīšana, kur pakāpja īpašības, te vispār nekā nav, kur ir jāsaskaita kaut kas, ja. Tā tad īsti labi nestrādā. Vienīgais, ko var darīt, tur, kur ir 5 pakāpē x plus 1, mēs varētu izmantot šito formulu no labās uz kreiso pusi. Tur tā tiešām arī vajadzētu izdalīt atsevišķi 5 pakāpē x. Tas sanāk 5 pakāpē x reiz 5 pakāpē 1, jeb tas ir vienkārši 5. Tad tas otrs saskaitāmais, tas jau nemainās. Tad šito uzdevumu var uztvert līdzīgi kā, piemēram, 5 pakāpē x es varu apzīmēt ar kaut kādā, piemēram. Mēs varam, un tad šitam te arī ir, tas būs A. Tas ir 5A plus A, tas nozīmē jāsaskaita koeficienti. 5 plus 1 ir 6, jeb rezultātā 6A, 6 reiz A. Un tad šito te var uztvert tieši tāpatās.
Mēs saskaitām koeficientus pie tā 5 pakāpē x, te ir piecinieks un te ir slēptais koeficients viennieks. Un tas sanāk, rezultātā būs 6 reiz 5 pakāpē x. Nu, te ir otrādāk tas reizinājums uzrakstīts, bet tas ir šis variants. Var arī domāt drusciņ savādāk. Mums ir divi saskaitāmie. Pirmais saskaitāmais sastāv no reizinājuma, otrais saskaitāmais vienkārši 5 pakāpē x. Un tad abiem saskaitāmajiem kopīgs ir 5 pakāpē x. To var iznest pirms iekavas. Un tikai tiešām jāatcerās, ka šitien te būs, mums ir, kad iznesīs 5 pakāpē x, te ir tas slēptais reizinātājs reiz 1. Un tad iegūst to pašu. Otrais uzdevums ir vienkārši teksts jāatšifrē. Mums ir jāuzraksta daļa. Nu, tad es uzreiz ir daļa, tad uzreiz ir tā taisnā līnija pa vidu. Skaitītājai pateikts ir divnieks. Un saucējā ir kaut kāda summa. Nu, tad ir summa, tas nozīmē, ka pa vidu ir plus zīme. Un tad jāsaprot, ko mēs tur summējam, ko mēs saskaitam. Un šitien ir teikts, kad ir kubi jāņem. Nevis x jāņem, bet x kubi. X kubs un y kubs. Tā ir trešā pakāpe. Ja, tātad šitien te cilvēki bieži jauc summas kubu un kubu summu. Ja būtu otrādāk summas kubs, tad mēs sākumā saskaitītu un pēc tam kāpinātu trešajā pakāpē. Trešais uzdevums. Mums ir dot šāda funkcija. Šo f to var uztvert kā y vērtību. Tā ir tā y kas. Tas ir vienkārši nedaudz cits pieraksts. Nu, mums ir tagad jāsalīdzina f-2 un f-1. Šitie ir y abi. Un tas nozīmē pirmā gadījumā y vērtība, kad x ir -2. Ja, tad šitien te kad jā, un tad te ir y vērtība, kad x ir -1. Nu, tad skatāmies, dodamies tur, kur x ir -1, -2. Tad skatāmies attiecīgi, kāda būs y vērtība šeit. Tad tas būs tas f no -2, šitas te, ko mēs te redzēsim uz y as. Un tad mums jāskatās f-1, tad tas nozīmē, skatāmies, kad x ir -1, un kāda būs y vērtība. Nu, mēs redzam, ka šitas ir drusku zemāk, ja? Tātad tas f-1 zemāk uz y as skatoties, tātad šeit šis būs lielāks f-2, ja viņš ir uz y as, viņš ir augstāk. 3.2 uzdevums. Jānosaka vērtību kopa. Vērtība tas ir y as, un mēs varam vienkārši skatīties. Mums ir jāskatās, piemēram, es paņemšu te uz dūlo, piemēram, kad y ir 2, mēs varam redzēt, te mums ir kaut kur tas grafiks atrodās. Kaut kāda x vērtība viņam varēs piemeklēt. Paņemsim nedaudz zemāk, atkal ir tas grafiks, mēs varam satikties tur. Nu, un tad problēma ir tad, kad ir, piemēram, tad y ir 1, jo abas tās grafika daļas tikai tieksies uz šito te y ir 1, uz to palīgu asi. Tas nozīmēs, ka tas būs jāizlaiž, rakstot to vērtību kopu. Un te vajag iztēloties, viņš iet bezgalīgi uz augšu. Tas nozīmē, ka y būs lielāks par 1, tad tur visu laiku būs kaut kur tas grafiks, varēs viņu satikt. Un tad, kad y būs mazāks par viennieku, arī kaut kur būs tas grafiks visu laiku. Varēs atrast kādu x vērtību. Nu, tā tad var iztikt principā bez apzīmējumu, bet, nu, ja tomēr gribās, tad bieži vien lieto šitādu apzīmējumu vērtību kopa. Līdzīgi kā šeit, tur bija definīcijas kopa, te vērtību kopa. Bet tur tiešām var pēc tā iztikt. Un tad mums ir tas jāpieraksta matemātiski. Te jau paraugs ir priekšā.
Šajā gadījumā tika nullīte izlaista. Tagad ir jāizlaiž vieninieks. Apaļā iekava nozīmē, ka vieninieks nav iekšā. Tā būs arī atbilde. Trešais apakšpunkts teikt, ka punkts pieder funkcijas grafikam, jāaprēķina skaitlisko vērtību. Te ir 2 punkti, tas nozīmē, ka ar atbildi nepietiks, būs arī kaut kas vēl jāparēķina. Šitas te, ka pieder funkcijas grafikam, nozīmē, ka x būs tas m un y būs tas divnieks. Tas skatāmies, kur y ir divnieks, šeit ir y ir divnieks, un tad varētu nolasīt no grafika to vērtību, bet te kaut kāds nesmuks x sanāk, nesmuks skaitlis, mazāks par 1, lielāks par 0. Nu, tad var analītiski aprēķināt tā vērtību. Tas nozīmē, ņemam sākotnējo šito te, y jeb f vietā liekam to divnieku, un šitiem te x vietā liekam m. Ja izdosies šito atrisināt, tad arī m vērtība būs atrasta. Nu, matemātikā parasti jācenšas, ja var kaut ko saskaitīt, atņemt, uzreiz to labāk darīt. Re, kur mums ir abās pusēs, te ir 2, 1 viennieki, pārnesam uz kreiso pusi. Sanāk šitāds te. Nu, un tad no šejienes var uzreiz rakstīt, m ir 1/3. Ja to uzreiz neredz, var dažādi rīkoties. Universālā metode vienādo saucējus met nost, vai arī izmanto proporcijas īpašību. 1 reiz 3m ir vienāds ar 1 reiz 1, vai arī var tie, kas ir jau tādi vairāk trenējušies, var darīt tā, ka, ja ir daļa vienāda daļa, tad mēs šito te, kas ir apakšā, mēs to m varam vienkārši uzcelt tur augšā. Šitiem te kā reizinātāji pielikt. Tas nozīmētu 1 reiz m, tad m ir vienāds ar 1/3, to trīnieku atstāt lejā. Tā var rīkoties, tas ir visātrākais. 4. uzdevums dod ģeometriskā progresija un jāatrod kocients. Tas nozīmē to, ka mēs ņemam to skaitli 12 un ir jāizdomā, ar ko jāpareizina šitas 12, tas ir tas kocients, lai iegūtu 30. Nu, tas ir lineārs vienādojums un abas puses jādala ar 12 un tad iegūst 30 12. Tā kā eksāmenā var izmantot kalkulātoru, tad tur uzreiz sanāk labs skaitlis 2,5, bet ja nedalītos, tad mēs vienkārši saīsinām, tas sanāk augšu apakšu dalām ar 6, sanāk 5 otrās, jeb 2 veseli 1 puse atbilde. 5. uzdevums jāatrisina eksponentu nevienādība. Eksponentu nevienādību un eksponentu vienādību, tā vienkāršākā metode, kā abas šos risina, mēs uztaisām vienādas bāzes, te ir bāze 0,5, un te arī varētu mēģināt dabūt to 0,5 kaut kādā pakāpē. Un tad jautājums, kā to izdarīt. Nu, ja to nezinu, dodamies uz formulu lapu, kur var atrast, jebkurš skaitlis izņemot 0, kāpinot 0. pakāpē, būs vieninieks. Nu, tad mēs varam izmantot arī bāzi 0,5 šajā vietā. Nu, tad pārrakstīšu to te. Sanāk 0,5 pakāpē x lielāks par 0,5 0. Un tas, kas ir svarīgi, gan logaritmiem, gan eksponentu nevienādībām ir šitas te, ja bāze ir mazāka par viennieku, tad mums mainās, ka mēs sviežam nost šitos te bāzes, tad mums mainās nevienādības zīme. X kļūst mazāks par 0. To var arī vienkārši pārbaudīt, piemēram, jo būs lielāks tas x, jo visu laiku tas skaitlis samazināsies. Tā tad atbilde ir D variants. 6. uzdevums. Mums ir dota eksponenta funkcija. Un jānosaka visas tās argumentu vērtības, ar kurām dotās funkcijas vērtības ir pozitīvas.
vienmēr jāatcerās arguments, jeb definīcijas kopa vai kaut kas tam līdzīgs. Tad tas attiecās uz x, un funkcijas vērtība ir tas y. Un tātad mums interesēs šitā vieta, kur y būs, tātad es iekrāsošu tātad uzreiz šito grafiku daļu. Un šajā vietā mums ir sarkanajā gabaliņā, ko es iekrāsoju, tur visur y vērtība ir lielāka par 0. Mums neinteresē tas, kas ir te zemāk. Mums interesē, kad y ir lielāks par 0. Nu, tagad ir vienkārši jānolasa, ko prasa uzdevumā. Tagad es sapratu, par kuru grafiku daļu ir runa. Man ir jautājums, ar kurām man jāatrod x vērtības. Tad man jāskatās tagad uz sarkano grafiku un jānolasa attiecīgās x vērtības. Svarīgi ir tas, ka ja x ir -1, tad y ir 0. Un mums vajag, 0 nav pozitīvs skaitlis, tātad mums vajag stingri lielāku. Mums vajag, tas x -1 nederēs, tātad būs apaļā iekļūt. Un tātad atbilde x pieder, nolasot x asi. Nu, mēs varam iztēloties galvā, ka mēs varam doties bezgalīgi tālu pa labi, jo tas grafiks viņš tur visu laiku ies uz augšu. Tas ir jāiztēlojas. Nu, tātad es nolasīju attiecīgo x intervālu. 6.2. Tagad mums ir teikts, arguments pieaug no -2 līdz 1. Arguments ir tas x. Tad re, kur ir -2, un te būs 1. Nu, jāpasaka funkcijas pieaugums. Vārds funkcijas pieaugums, tas atkal attiecās uz to y vērtību. Un mums ir, lai saprastu pieaugumu, mums jāsaprot, sākotnējā y vērtība ir -1, un beigu y vērtība ir 6. Nu, un pieaugums ir, varam skaitīt vienkārši rūtiņas no -1 līdz 6, saskaitot rūtiņas sanāk 7. Ja mēs gribam arī to rēķināt, tad mums ir vienkārši jāņem tā lielākā vērtība šitā un jānoņem nost tas -1. 6 mīnus -1 ir 6 plus 1, jeb 7. 6.3 uzdevums. Tā, mums ir jāatrisina šitāds te. Šitas jau mums rekur sākumā bija, tātad, ka šitas ir tas y. Un tas nozīmē, mums ir jāatrisina šitāds te y ir vienāds ar 5. Un tad mēs varam rīkoties šādi. Dodamies grafikā tur, kur y ir 5. Visu laiku šajos uzdevumos ir jāsaprot, kur vai ir y tagad vajadzīgs vai x. Nu, un tā, kad y ir 5, tad mēs skatāmies, kāda būs attiecīgā x vērtība. X ir 1. Gandrīz 1, bet drusku mazāk. Nu, tas ir vienkārši, tas ir veids, kā var no grafika nolasīt to x vērtību. Tikai tas ir ar vārdiem jāuzraksta. Te ir 2 punkti. Te ir kaut kas tā vairāk jāapraksta korekti tas viss. Nu, pēdējais 4. apakšpunkts dotajā koordinātu plaknē jākontrolē vēl kaut kāds cits funkcijas grafiks. Nu, tādos gadījumos parasti visvienkāršākais ir vienkārši taisīt tabuliņu x, y, un tad uzkonstruējam. Tas nav aizliegts, tā var, protams, darīt, ja galīgi nezinu, ko darīt, bet parasti vajag paskatīties, kas jau ir iepriekš bijis. Un te var redzēt, ka te ir kaut kas -2, un te ir kaut kas -3. Un tas nozīmē, tepat arī var redzēt, tas -2 nozīmē, ka y vērtības ir pa 2 mazākas.
Šeit ir redzams, tā palīga asa ir -2. Ja nebūtu tas -2, tad tas grafiks izskatītos, viņš tiektos uz to X asi. Tagad viņš tiecās uz šito te. Nu, un ja mums ir šitas Y ir kaut kas -3, tas nozīmē, ka šajā vietā mums palīga asa vienkārši būs te, viņš vēl nobīdās ne uz pa 2, bet vēl pa 1 vienību uz leju. Un faktiski mums ir jāuzliek, ja mēs grafiski gribam konstruēt, tad mēs vienkārši, es tā aptuveni uzlikšu tos pašus, es skatos vienkārši augstāk un visur Y vērtība būs pa 1 uz leju. Un tad šitādā veidā es uzlikšu sākumā tos punktiņus. Visur jācenšas uzlikt tā, lai ir 1 uz leju, ja? Tā kaut kā. Nu, tad savienojot izskatās aptuveni šādi. Nu, visur būs tas uz leju viņš pabīdās, tas grafiks. 7. uzdevums mums ir šitā izteiksme jāsadala reizinētājos. Nu, varbūt kāds nobijās no šī vārda, bet tas galvenais ir tas vārds reizinājums. Nu, tas nozīmē visvienkāršākā metode kopīgo reizinātāju iznesam pirms iekavas. Šajā gadījumā tas būs X. Pāri paliek, ka mēs noņemam no 3. pakāpes vienu pakāpi X kvadrāts. Te pāri paliek vienkārši X pirmajā, un te vispār X pazūd no šitā te. Nu, mums jau ir 1 punkts dabūts. Mums ir X reiz kaut kāda iekava. Un tad jautājums, kā vēl šito varētu sadalīt reizinātājos. Ja zini, tad var, protams, rakstīt, ja ne, tad formulu lapa, un tas attiecās uz kvadrāta trinomus. Lūk. Mūsu piemērā mums A nav, tad mums te nekas nav priekšā pie X kvadrāta. Tas nozīmē, ka A ir vienkārši vieninieks. A būs vieninieks, ja viņu var nerakstīt. Un tad ir X, mūsu gadījumā mums tas tika apzīmēts arī ar X, tas nezināmais. Un tad ir mīnus 1. sakne, un tad otrs reizinātājs būs X mīnus 2. sakne. Saknes var te nav diskriminēta formula, var ar vietu teorēmu vai var izmantot diskriminētu. Un šajā gadījumā saknes būs 2 un 1. To var ļoti vienkārši ar vietu teorēmu. Sakņu reizinājums ir 2 reiz 1, un summa ir 2 plus 1 ir 3, ja tas pretējo zīmi nekā šeit. Jā. Un šitos arī sauc par polinomiem, jo te ir tikai kaut kādi x vai x pakāpes vai kaut kas tāds, un jāsaskaita jāatņem tie polinomi, vienkāršot sakot. Bet no tā vārda nevajag baidīties, galvenais bija, ka vajag sadalīt reizinājumā. Nu, mums ir 3 reizinātāji. 8. uzdevums, kaut kāda daļa lielāka par 0. Nu, un šitādos gadījumos, kad augšā apakšā ir nezināma x, var izmantot intervāla metode, vai arī otrs variants ir mēģināt vienkārši izmantot veselo saprātu. Jo eksāmenā ļoti daudz dažādas tēmas un ir tiešām grūti visu atcerēties, bet izdomāt ir reizēm bieži vien daudz vieglāk. Nu, šeit ir ļoti laba situācija. Mums ir 2 skaitļu dalījums, ir lielāks par 0. Lielāks, mazāks par 0 vai vienāds par 0, tās ir tādas īpašas situācijas. Un kurā gadījumā vispār tas ir iespējams. Piemēram, ja ir augšā būtu 10 tikai skaitlis un apakšā, piemēram, 11, tad 10 līdz 11 tā pozitīvi lielāks par 0. Ja, tas nozīmē to, ka ja gan skaitītājs, gan saucējs ir pozitīvi, tas der. Tad ir tiešām pozitīvs dalīts pozitīvi, ir tiešām pozitīvs ir lielāks par 0. Tad ir vēl viena situācija, kad, piemēram, augša ir
pozitīvs skaitlis, apakš ir negatīvs skaitlis. Pozitīvs skaitlis dalīts ar negatīvu ir negatīvs, tas nedara. Nu, un tad ir situācija, ka abi ir negatīvi. Negatīvs dalīts ar negatīvu arī būs pozitīvs skaitlis. Nu, tā tad ir divas derīgas situācijas. Matemātiski tas izskatās šādi. Pirmā situācija, ka abi ir pozitīvi, tas nozīmē, ka vienlaicīgi jāizpildās, ka skaitītājs ir pozitīvs, ja lielāks par 0, saucējs ir pozitīvs, ja lielāks par 0, un te pretēji abi ir negatīvi. Pa vidu vārdiņš vai, jo šīs abas situācijas ir derīgas. Un jāatrisina katra situācija atsevišķi, un tad ir jāņem apvienojums, atrisinājumu, intervāla apvienojums, atrisinājumu apvienojums. Nu, tad šeit ir pavisam, te ir samērā vienkārši, te x ir jādabū kreisajā pusē, ne x, ja skaitļi ir jādabū labajā pusē. Pirmajā gadījumā jau ir 5 aiznesot uz otru pusi mīnus 5, x ir lielāks par mīnus 5. Un šeit es aiznesu vieninieku uz otru pusi, tad sanāk mīnus x lielāks par mīnus 1, un tad abas puses vēl jāpareizina ar mīnus 1, un jāatcerās, ka tādā gadījumā nevienādības zīme mainās. Tāpēc beigās sanāk, ka x ir mazāks pa vieninieku. Un šis te vienlaicīgi tas ir iespējams, ka izpildās abas nevienādības. Un tur būs atrisinājums no mīnus x pieder no mīnus 5 līdz 1. Un tad ir labā puse, kur, diemžēl, sanāk tā, ka x ir vienlaicīgi jābūt mazākam par mīnus 5 un vienlaicīgi lielākam par 1. Tas, protams, nav iespējams. Tas nozīmē to, ka šajā gadījumā, otrajā gadījumā ir tukša kopa, tur nekas nesanāk. Un tad gala atrisinājums ir šī pirmā gadījuma atrisinājums, kad gan augša, gan apakša ir pozitīvi. Ja skolēns var pietiekami veikli atrisināt, es ieteiktu arī pārbaudīt, kaut vai aptuveni, vai šitas te, galīgi nav šķērsām. Piemēram, 0 pieder šitam intervālam, un tad liekam iekšā, skatāmies, sanāk augšā ir 5, apakšā ir 1, piedalīts ar 1 ir lielāks par 0. Un divnieks nepieder šitam intervālam. Liekam x vietā 2, 7 dalīts ar mīnus 1, patiešām tā nav taisnība, nevienādība neizpildās. Un līdzīgi var pārbaudīt varbūt vēl kādu mīnus 6, piemēram, paskatīties, kas tur notiek. Tad sanāk augšā mīnus 1 un apakšā 7, mīnus 1 dalīts ar 7 ir atkal nekā nesanāk. Negatīvs skaitlis nebūs lielāks par 0. Tas ir tā, var žigli pārbaudīt.